Ieskatījos kalendārā un sapratu, ka līdz šī gada beigām vēl ir gana daudz brīvdienu. Tā ir lieliski iespēja iepazīt Latviju. Brīvdiena būs arī nākošā pirmdiena, kad Latvija svinēs savu 95. dzimšanas dienu. No rīta es noskatīšos grāmatu raidījumu Dzīvīte un tad došos vieglā izbraucienā pa Latviju. Tieši īstajā brīdī apgādes zvaigzne ABC ir izdevis grāmatu Kā es Ropi braucu Latviju lūkoties. Tiešām īstajā brīdī, un tā noderēs arī man, lai atsvaidzinātu vispārējas zināšanas par Latviju un Latvijas vēsturi. Par šo grāmatu studijā esmu aicinājis jaunus ekspertus, kuri ar šo grāmatu ir iepazinušies. Un mēs ar jauniem ekspertiem uzspēlēsim vērtēšanas spēli, kā to dara pieaugušie dažādos televīzijas šovos. Un mazi eksperti ieteica man noskatīties video rullīti par šo grāmatu. Ir vakars, ārā tumšs un augsts, bet te grāmatā vasaras ceļojums. Es gribu tev parādīt, kas Latvijā ir tāds, kā nav citur pasaulē. Kādu dienu teica Opis un aizveda mazdēlu uz Kurzemi, kur ir skaistākie saulrieti pasaulē, ganās zilās govis un lido zivis. Zemgalē izstaigājuši takas, kur plosījušās Ziemassvētku kaujas. Opis un Roberts pēta, kādus rakstus veido kvadrocikla riepas. Pa ceļam uz Latgali pirms pacelties gaisa balonā virs 8 Daugavas lokiem, abi ceļotāji uzzinājuši, kas rakstīts lielvārdas jostā, un skrīveros pieēduši pilnus vēders ar gotiņām. Vai Latvijas pļavās auga orhidejas? Un kura ir Latvijas nacionālā puķe? Cik labuma vienā rudzugraudā un cik bišu dzīve ir interesanta? Opis zina visu. 4. ceļojums uz Vidzemi, kur Gauja tek, kur Latvijas pilsētā ir Dvīņu māsa Igaunijā, kur neredzams Ādams atbild, kas ir viņa sieva, kur gaisa tramvajs pāršūpo pāri Senlejai. Dainu tēvs un Erodijuma, dziesmu svētki, 4 gada laiki un rupmaize. Mums ir ar ko lepoties. Tas viss grāmatā, kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties. Esiet sveicināti grāmatu eksperti. Kā jūtaties? Labi. Izstāstiet, ilgi bija jālasa? Ne īpaši. Nē? Cik Līva tu ilgi lasīji? Es lasīju 4 vakarus. Everts vēl aizvien lasa? Vai tu jau esi izlasījis? Es vēl neesmu līdz galam. Nē, tu esi kaut ko jau esi izlasījis. Daudz. Jā. Viens pats lasīji? Nē, Ar ko tu vēl kopā lasīji? Roma. Patrika, kurā lapusē esi ticis? Nu, paskatāmies, kur tā lapas... tu esi pašās beigās. Līva, kur ir tava grāmata? Tu jau lasi nākamo? Kas visiem palika atmiņā visvairāk? Man par Vilhelmu. Vilhelmu. Par ko tev, Ever? Man par svilpauniekiem. Par svilpaunieku, par to mēs vēl parunāsim, ja man arī līdz viens. Līva? Man par Balātas pilskalnu. Gribētu tur aizbraukt? Jā, es jau tur ļoti daudz arī esmu bijusi. Tu jau tur esi bijusi. Jā, es ar Romi un mammu parasti tur lasam zāļu tejas, un man mamma stāsta, ka zāļu tejām ir milzu spēks. Elza, tu noteikti esi lasījusi arī dažādas citas pasaku grāmatas. Ja tu salīdzinātu ar citām, šī bija interesanta. Kas tur tāds interesants, kas tev patika? Roberts vai Opis? Man patika Opis. Pastāstiet man interesantas lietas. Piemēram, tur bija šis svilpaunieks. Ziniet, kurā vietā viņš bija tur? Kurš māk spēlēties, kurš māk švilpt? Patrika, neesi nekad mēģinājis? Pamēģini. Nebaidies. Ļoti labi. Tagad pastāstiet vēl, piemēram, kur bija svilpaunieks grāmatā? Kur var daudz ko nopirkt? Tirgu. Gada tirgu. Vai esat kādreiz devušies ceļojumā līdzīgi kā Roberts, sakrāmējuši ceļa somu? Nē? Es esmu. Tu esi? Es biju uz Liepāju 2 reizes uz Stokholmu. 2 reizes uz Stokholmu. Tas nedaudz tālāk par Latviju. Pūt, kas tev tur ir spēks nav? Ever, tev ir tas svilpaunieks mājās? Nē. Kāpēc tev nav? Tu neesi bijis gada tirgu. Nekas aizbrauksim. Tur grāmatā, pašā grāmatas sākumā, pirms Roberts vēl dodās ceļojumā, bija nodaļa cik krāsu karogām.
Jūs jau zināt, kas tojās. Tojās Latvijas dzimšanas diena, 95. pēc kārtas. Un es arī esmu iegādājies mazu Latvijas karogu, ko piestiprināt kur? Pie mašīnas. Pie mašīnas. Redzēt, kā jūs to zināt. Atcerieties, kas bija nodaļā stāstīts, kāpēc Latvijas karogam ir tieši tādas krāsas. Kurš zina? Stāst. Mēs kopīgi izstāstīsim šo leģendu. Karogs ir radījis, protams, Cēsīs. Un kādu reizi cēsinieki kādiem ienaidniekiem bija atņēmuši baltu karogu. Un vienu reizi nejauši ievainoja viņu virsaiti. Un viņi noguldīja virsaiti uz baltā karoga. Un tas virsaitis nosiņoja, bet tas karogs bija kļuvis gluži sarkans, bet tur, kur viņš gulēja, tur palika, balta svītra. Tagad ir laiks jums būt ekspertiem un spēlēt šo vērtēšanas spēli. Es jums katram izdalīšu vērtēšanas kartiņas, tur ir no 1 līdz 5. Jums ir laiks sagatavoties, vēlreiz vērtēt šo grāmatu. Droši. 4. Tikmēr es došos pie grāmatas autores Gundagas Sējas un noklausīšos vai paskatīsimies, kā viņi sagatavojas prezentāciju par savu grāmatu. Esat visi gatavi? Jā. Lai jums veicās. Paldies! Bet tagad autores prezentācija. Jums laiks 3 minūtes. Kāda ir pamatdoma grāmatas tapšanai? Patiesībā sakot, tas ir tāds pasūtījuma darbs. Man ir laimējies tas, ka es strādāju Zvaigznē ABC, un Zvaigznes ABC vadība man dažkārt uztic izveidot dažas grāmatas. Un šī bija domāta maza grāmatiņa par Latviju maziem bērniem, bet izveidojās lielāka grāmatiņa lielākiem bērniem. Kur guvāt pieredzi rakstot par Latviju? Patiesībā sakot, pirmā grāmata par Latviju ir mana pirmā enciklopēdija, Mana Latvija, pirms vairākiem gadiem izveidota. Un šo grāmatu zināmā mērā pāršķirstīju, jo tur es biju jau atradusi, ko es gribētu, lai mani bērni un mūsu bērni zinātu par Latviju. Cik vietās, kur grāmatā ceļo Roberts, pat esat bijusi? Es izskatīju saturu un patiesībā sakot, es secināju, ka visās, izņemot šokolādes kalnu, kur es atradu kartē, un tas man ļoti veiksmīgi noderēja grāmatā. Kur jūs meklējāt vēstures faktus, materiālus, gadu skaitļus? Mana biblioteka pārsvarā sastāv no enciklopēdijām, vārnīcām, uzziņu krājumiem. Un man ir tā laime, ka es neesmu ne vēsturnieks, ne biologs, ne zoologs, un es no šīm grāmatām nosmeļu krējumu, to pašu garšīgāko, un tad ar to dalos ar bērniem. Vai ar Robertu un viņa opi jums pašai ir kāda radniecība? Ar opi noteikti, tas ir mans vīrs, bet par Robertu dažkārt biju es, kad mēs braucām ceļojumos pa Latviju. Bet patiesībā sakot, Robertu ir pilna Latvija, mazu Evertu, mazu Patriku, Jānīšu, Pēterīšu, Ričardu. Kāpēc bērniem to visu vajag zināt par Latviju? Man dažkārt sāp sirds, ka mēs aizbraucam ārpus Latvijas un nespējam ar Latviju lepoties, bet ar Latviju, patiesībā sakot, Latvijā ir ļoti daudz ar ko lepoties. Tad, kad Latvija ir palikusi mājās, tad man gribas, lai bērniem ir šis pamats, ar ko lepoties. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Šī labākā prezentācija, kurā esmu piedalījies. Lūk, tas atbildīgais brīdis ir klāt, un mēs tūlīt uzzināsim, kā mūsu mazie jaunie eksperti ir vērtējuši šo grāmatu. Esat gatavi? Jā. Everta, ar tavu vērtējumu. Kā tu vērtē šo grāmatu? Cik tu liktu? 4. Kopā bija 5 punkti. Kāpēc tu neieliki 5-nieku? Izlasīs vēlreiz, vai mēs pēc raidījuma parunāsim, mēs tev izstāstīšu, ja? Līva, tavs vērtējums ir? Man ir 5. 5. Tur laikam komentāri būtu lieki, visi skaidrs patika. Jā, ļoti patika. Paldies, Patrika, tavs vērtējums? Es lieku uz 5. 5. Viss patika, sapratu tam zilajām govīm? Elza, tu esi atbildīgākā, tu esi pēdējā, kurai es prasīšu vērtējumu, un tas būtu? 5, 5, 5, un nedaudz par zilajām govīm dabūt 4-nieku. Pēc eksperta vērtējuma es varu secināt, ka šādai grāmatai būtu jābūt katrā Latvijas ģimenē. Omita Zinta, redzot, kā bērni vērtē šo grāmatu, kādi bija jūsu novērojumi par bērniem, kuri iepazinās ar šo grāmatu? Grāmatu Līva lasīja tikpat aizrautīgi, kā varētu teikt kādu pusauģu literatūru vai aizraujošu pasaku. Un pārunāja pēc tam, kur mēs esam bijuši un kur mēs neesam vēl Latvijā.
ceļojuši. Māmiņa Anda, kādi novērojumi jums bija vērojot, kā bērni lasa šo grāmatu? Elza. Es Elzai sākumā lasīju priekšā, bet tad viņa tik ļoti aizrāva grāmatas saturs, ka viņa izņēma grāmatu man no rokām ārā un sāka lasīt priekšā man. Kāpēc kāda veiksmīga apmaiņa ir? Jā, veiksmīga apmaiņa, un varbūt es domāju, ka šajā grāmatā ir ļoti spilgti izjūtama tā saikne starp dažādām paudzēm, starp mazdēlu Robertu un starp viņu opīti. Un es domāju, varbūt bērns arī jūt, ka viņam ir tajā, kā mazdēls ar opi dalās ceļot priekā pa Latviju, tā arī Elza dalījās savā priekā par grāmatu kopā ar mani. Vai izrādīja interesi, kur gribētu aizbraukt, vai esat jau bijuši vairākos grāmatu aprakstītajās vietās? Mēs esam bijušas vairākās vietās un runājām arī par vairākām vietām. Elza īpaši interesi izrādīja tieši meitenē neraksturīgi par Nāves salu. Viņa ļoti ieinteresēja tas stāsts. Runājot par Nāves salu, tad arī Ziemassvētku kaujām dažādām karoga apstiprināšanu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Vai bērniem bija viegli uztvert šos faktus? Par šiem faktiem bija visvairāk jautājumu. Atbildes, skaidrība nāca caur ceļojumiem, kur jau ir bijuši gan uz Nāves salu, gan uz Ložmetēju kalnu. Tāpat bērni ir 11. novembrī gājuši Lāpu gājienā, Lāčplēša dienā. Un tad, lūk, arī šie jautājumi kļūst skaidrāki. Tas nozīmē, ka tieši pirms Latvijas dzimšanas dienas šī grāmata ir tieši laikā, un bērni lasot šo grāmatu labāk izpratīs, kādus svētkus mēs svinēsim pirmdien. Bet mūs vēl gaida citi jaunumi. Ejam? Ejam! Bārbala, kāds ir tavs vērtējums grāmatai? Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties? Man šķiet, ka Gundaga ir izdarījusi ļoti svētīgu darbu. Man jau kādu laiku ir licies, ka latviešu literatūrā pietrūkst kaut kā tāda, ko, piemēram, Selma Lagerlöfa ir izdarījusi zviedru literatūrā, sarakstot grāmatu Nils Hogersonam Brīnišķīgais ceļojums ar meža zosīm. Viņa ir sarakstījusi grāmatu, kas, protams, ir kļuvusi par pasaules bērnu literatūras klasiku, bet kas vienlaikus ir, kā pati rakstniece to apzīmēja, aizraujošā dzimtenes vēsture, aizraujošā dzimtenes geogrāfija. Un man šķiet, ka Gundaga ir izdarījusi tieši to. Turklāt vēl viņa arī jau pašā grāmatas pirmajā epizodē norāda, kādam nolūkam šī grāmata ir domāta, lai mēs spētu ar savu dzimteni lepoties. Tā ka tas ir lielisks un svētīgs darbs. Tātad zvaigzne seko līdzi visām aktualitātēm Latvijā. Svarīgs fakts ir tas, ka vakara dzejniekam Ojāram Mācietim būtu palikuši 80 gadi. Viņam patika svinēt neapaļas jubilejas, bet apaļas ar godināšanu, ar ziediem viņam nesot patikušas. Tā mums stāstīja dzejnieka krustmeita Vija Bēnerti, kas pagājuši gadu, kad Ojāram Mācietim būtu apritējuši 79 gadi, uz izdevniecību atnesa dzejnieka dzīvesbiedrs Ludmilas Azārovas sastādītu apjomīgu dzejas izlasi, kas arī tieši pagājušajā gadā dzejnieka 79 gadu jubilejā nāca klajā šīs grāmata dzeja, un tā vēl joprojām ir nopērkama. Un to mēs uzskatām gan par savu dāvanu visiem dzejnieku cienītājiem, gan par mūsu apsveikumu viņa jubilejā, kuru viņam nepatika svinēt. Es dzirdu, ka mūsu eksperti ir tikuši galā ar vienu darbu, viņi gaida nākošu. Varbūt mēs varētu pastāstīt, ko jaunu izdevs Apgādes zvaigznes ABC tieši bērniem. Protams. Tātad krāsojumās grāmatas, kurām ir pievienoti, paklausies, tik uzvelkami mašīnu modelīši. Katrai grāmatiņai veseli 6. Bet arī ir darba mašīnas, ja kādam nepatīk sacīkšu mašīnas. Sacīkšu un darba mašīnas. Kā, var arī abas reizē. Jā. Pēc otras. Ja gadījumā ir māsiņa, ko darīt māsiņām? Māsiņa, ja viņa ir lielāka, viņa var lasīt 3. Nikijas dienas grāmatu. 2 Nikijas dienas grāmatas jau ir iznākušas. Tātad nepārāk laimīgas dzīves stāsti un nepopulārs ballīšu meitenes stāsti. Un tagad klajā nāk nepārāk talantīgas popzvaigznes stāsti. Un visai pasaulē, un arī to starp Latvijai, kas gaida Grega dienas grāmatas 8. daļu, ir iespēja palasīt par Nikiju, kas ir tāda Grega līdzgaitniece visās neveiksmēs un nelaimēs, bet vienā ziņā gan viņai ļoti veicies. Bērni visā pasaulē, ieskaitot Latviju, viņu ļoti mīl. Es māku lasīt. Tātad tur tā teikts, ka 15 lauku stāstiņu. Jā. Ja tu māki lasīt, tad tu vari izlasīt 15 lauku stāstiņus, bet ja tev vēl tā tava lasīt prasme ir jāuzlabo. Pa celmiem. Pa celmiem, jā. Ir kā ir. Tādēļ katra stāstiņa ir uzdevumi, kā papildināt vārdu krājumu, izlasot, atkārtojot dažādus retāk varbūt sastopams ikdienas valodā vārdus un arī atpazīstot objektus. Ļausim jaunu bērniem labāk lasīt tās grāmatas. Ļausim ekspertiem vārdu.
gaļu. Paldies, eksperti, ka man palīdzējāt. Sadaliet brālīgi un paši. Lūdzu. Savukārt mums ir romāni pieaugušajiem. Jā. Brīnišķīgs mīlas stāsts ar receptēm. O jā, šī grāmata autora Elizabete Barda raksta par kādu jaunu amerikānieti, kas nokļūst Francijā un iemīlas uzreiz 3 lietās. Francijā, Francūzija un franču virtuvē. Un patiesībā ar to franču virtuvi lietas ir ļoti nopietnas, jo šajā grāmatā aiz katras nodaļas ir ievietotas pavisam īstas un ļoti labi realizējamas franču virtuves receptes, kas ir saistītas ar sižetu. Un, piemēram, pēc pašas pirmās nodaļas sekot, paklausies, receptes sievietes savalddzināšanai. Un tu nedomā, ka tas ir kaut kas sarežģīts. Pat pirmā recepte, piemēram, ir piparmētru tēja. Tā ka atliek tikai vingrināties. Un ko var zināt, varbūt arī izdodas. Es gan gribētu zināt, ko franču piparmētru tēja garšīgāk par Latviju. Bet tu pamēģini pēc šīs receptes. Gaisma okeānā, vai tiešām, vai tuneļa galā, kur tad īsti? Gaisma ir okeānā, gaisma ir tuneļa galā, un gaismu, var teikt, dvēselē var piedzīvot lasot šo M.L. Stedmanas, jā, tieši tā viņa parakstās romānu. Tā ir austrāliešu rakstniece, tas ir viņas debijas romāns. Un darbība notiek ļoti interesantā laikā un ļoti interesantā vietā. Darbības laiks tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, darbības vieta. Maza saliņa pie Austrālijas krastiem, kur nedzīvo pilnīgi neviens cilvēks, jo tur ir ļoti maza platība. Vietas pietiek tikai bākas uzraugam un viņa sievai. Un tā dzīvo šī ģimene, bet viņiem nav bērnu. Un tad kādu dienu pie salas krastiem piepelda laiva, kurā guļ miris vīrietis un kuram klēpī ir dzīves bērniņš, kurš raud un kuru, protams, šī ģimene pieņem. Un jautājums ir par to, kā mūsu pieņemtie lēmumi izmaina citu cilvēku dzīves, par šīs ģimenes stāstu un par to, cik reizē mūsu sapņu piepildīšanās var dārgi maksāt. Man katru reizi liels prieks, ja stāstot par jaunumiem, mēs pieminam kādu latviešu rakstnieku. Man arī liels prieks. Dācis Jūdina, īpaši interesants ir virsraksts, ka nāvi nevajag aicināt, tā pati zinās, kad atnāk. Jā, tas ir apakšvirsraksts. Virsraksts ir Ziemas blūzs. Un šī grāmata ir jau 4. sērija detektīvu romānu ciklā. Latviešu rakstniece Dācis Jūdinas detektīvu romānu ciklā izmeklē Anna Elizabete. Un šis atkal ir gardēdienas detektīvu literatūras cienītājiem. Darbība notiek šajā Mežāju pagastā, kas gan nav atrodams Latvijas kartē, bet ko Dācis Jūdina izdomājis, bet tas var būt jebkurš pagasts. Un darbība, kā jau var spriest, notiek ziemā un tieši pirms Ziemassvētkiem. Pagasts gatavojas Ziemassvētkiem, bet kas notiek? Notiek noziegumi. Un atkal Anna Elizabetei kopā ar draugiem, kuros var saskatīt arī Latvijā populāru cilvēku vaipstus, ir jāatrisina šī noziegumu virkne. Un varbūt arī ar to viss vēl nebeidzas. Šo raidījumu es gribētu beigt ar baltām Mārtiņu rozēm, tāpēc, ka grāmata, kā es ar Opi braucu Latviju lūkoties, arī beidzās ar baltām Mārtiņu rozēm, kuras Roberts kopā ar Opi noliek pie brīvības pieminekļa Latvijas dzimšanas dienā. Bet tā kā mūsu grāmatas autorei šodien liela diena, jo notiek šīs grāmatas atvēršanas svētki 16:00, gribu pasniegt tās rozes jums un teikt paldies par šo brīnišķīgo dāvanu. Paldies! Savukārt, svarīga informācija visiem skatītājiem. Pirmdien, svētku rītā, 18. novembrī, būs raidījums Dzīvīte 9:10. Tas būs grāmatu raidījums. Savukārt, ceturtdien grāmatu raidījums nebūs, bet ekspres konkurss būs tūliņ pat. Un tagad jautājums saistībā ar šīs dienas galveno grāmatu. Ar kādu teiku saistās Latvijas karoga krāsu izvēle? Zvaniet 25 418 418. Tas, kurš pirmais pareizi 5 minūšu laikā atbildēs uz manis tikko uzdoto jautājumu, iegūs šo grāmatu kā balvu. Paldies, ka skatījāties, bet vēl kāds atzinums jaukai dienai. Neņemiet ļaunā. Ja kāds par jums saka, tas nu gan ir mākoņu stūmējs. Ja nebūtu mākoņu stūmēju, tad cilvēki joprojām pārvietotos kājām, zirga mugurā, bet apskaustu putnus par spēju lidot. Esiet radoši!